Mēs atrodamies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas funkcionālo spēju un fizisko īpašību izpētes laboratorijā. Mūsu laboratorija nodarbojās ar vairākiem izpētes virzieniem. Viens no šādiem virzieniem ir muskuļu funkcionālā diagnostika, kuru mēs īstenojam ar izokinētisko dinamometru REV 9000. Ar šo izpētes virzienu mēs pētam, kā dažādi fiziskie vingrinājumi ietekmē cilvēka veselību un kādi fiziskie vingrinājumi būtu nepieciešami veselības uzlabošanai un cilvēka dzīves kvalitātes pacelšanai. Respektīvi, cilvēki izpilda vingrinājumus un pēc tam mūsu laboratorijas zinātniskais personāls izstrādā rekomendācijas attiecīgām cilvēku grupām. Vēl viens mūsu izpētes virziens ir vibrostimulācija, kas tiek īstenota mehāniskā veidā, kā arī elektrostimulācija ar mikroviļņu palīdzību. Ar šiem stimulācijas veidiem mēs pētam, kā notiek organisma atjaunošanās, dažādas muskuļu funkcionālā stāvokļa uzlabošanās, tieši tādā pašā veidā izpildot fiziskos vingrinājumus pirms tiem, pēc tiem, sekojoši izstrādājot rekomendācijas. Vēl mēs strādājam ar aparatūru Vitrodyne. Ar šo aparatūru mēs arī varam izmērīt dažādus kustības parametrus, jaudas parametrus tieši vingrinājuma izpildes laikā. Mēs strādājam arī ar augstu sasniegumu sportistiem. Pie mums laboratorijā ir bijuši uz pārbaudi gan hokeja izlases pārstāvi, VF Rīga basketbola, kā arī mēs esam strādājuši ar Latvijas izlases bobslejistiem dažādos sagatavošanas periodos. Paldies!